flex test, es to noliku bez kļūdām. Čekī redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavām katlam lieku vāk, jā. Šitie čekī brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test, jā, flex test, ha! Dāmas un kungi, jauna nedēļa ir klāta un sporta raidījums Fleksis arī dzēni ir klāta. Un, protams, šodien mēs runāsim par futbolu. Kāpēc par futbolu? Futbola virslīga sāksies tūlīt, 8. martā, kur vēl zīmīgākā datumā sāksies futbola virslīga. Un kas pie mums ir ciemos? Pie mums ciemos ir viens no viszinošākajiem cilvēkiem par Latvijas futbola virslīgu, arī mūsu pašu GO3 sporta kanāla futbola un ne tikai futbola komentētājs Arkādijs Birjuks. Arkādij, čau, prieks tev kā vienmēr satikt. Jāapsveic tevi noteikti ir svētkos. Cik ilgi tu jau kalendārā svītro dienas līdz virslīgas sākumam? Sveiks, paldies par apsveikumiem. Īstenībā nav jau tā, ka ilgi jāsvītro, jo futbola mūsu kanālos bija tik daudz pa ziemu, ka es nepaspēju sailgoties. Jo agrāk bija tā, ka tiešām jāgaida tā virslīga, jo futbola maz, gan jāredz, gan jākomentē. Tagad jau katru dienu ar futbolu, un tagad beidzot arī mūsu futbols klātienē, ko jau paspēja izbaudīt gan Superkausā, gan sieviešu izlases spēlē, kas bija februārī. Arī tāds netipisks sezonas sākums jau februārī. Jādodas laukā, jākomentē futbols ārā. Patīkami. Bet uzreiz tas jautājums, kad ir tā īstā sajūta, kad tā futbola sezona sākās patiesībā? Kā ir ar futbola virslīgu? Tev liekas, tas jauns vilnis sākās vai ar tomēr augustu, kad lielās līgas sākās? Divas dzimšanas dienas sezonā jāsvin laikam, ja? Lielās līgas tomēr sāks tā neritmiski. Kāda līga sāks augusta sākumā, kāda augusta vidū, bet virslīgā tur jau tāpat pirmā nedēļa ar prezentācijām, ar pasākumiem, gan RFS bija tāds diezgan jaudīgs prezentācijas pasākums, gan virslīgas prezentācija. Tāpēc pirmā nedēļa virslīgā ir vislielākie svētki tieši pie mums, jo ir vienmēr kaut kādas intervijas, sarunas jūs aicinat, un vēl šis tas notiek, vienmēr jārunā, visi prasa, vēl tagad fantasy parādās, cilvēki prasa, ko pirkt, raksta. Tomēr pirmā nedēļa vairāk kā svētki tieši virslīgai. Uzreiz fantasy iedod pirmo labākais, padomu. Jā, kas ir? Jā. Ja mēs ar Tomu gribam spēlēt virslīgas fantasy, kurš ir spēlētājs, kurš ir must-have komandā mums? Ar ko mēs sākam? Jāsāk ar Jāni Kaunieku, kurš arī šeit ir bijis Fleksī dārgs spēlētājs, tāpēc būs jāpielāgo sastāvs, lai arī Jāni paņemtu, bet principā bez viņa iztikt būtu ļoti, ļoti neapdomīgi tieši šobrīd virslīgas sezonas sākumā. Starp citu, es vēl gribēju paprasīt, pirms kā mēs pagaidi, mēs kopā liekam pirms kā mēs ķeramies klāt futbola virslīgai, tā pavisam klāt, cik tu spēles gadā nokomentē? Man tu kaut kad bija līdz Twitter iekšā, cik tev ir spēļu sezonas gaitā Latvijā, tālāk arī pārējās līgas kopā. Cik apmēram tu sezonā nokomentē spēles? Pagājušā sezona bija virs 200, kas bija rekords. Vienmēr bija zem, dažreiz arī bija zem 100, kad vēl nekomentēju ārzemju futbolu. Tagad arī virslīgā sāksies tas blīvākais kalendārs Eiropā, kā es vienmēr saku. Aprīlis, maijs nekur tik daudz nespēlē kā Latvijā futbolu. Salasīsies gan jau. Klausies, virslīgas sezona ir klāta. Vai tu piekrist apgalvojumam, ka šī varētu būt visu laiku labākā virslīgas sezona? Pēc tā sastāva, kāds ir Latvijas klubiem? Cilvēki tā pirms F1 sezonas arī mēdz teikt, ka šī būs labākā sezona. Man liekas, pirms šīs sezonas neviens to neteica, ka šī būs visu laiku labākā. Tieši noskatījos pa naktī 94. gada sezonas apskatu F1 tā ir. Nezinu, kāpēc man sagribējās. Jo negribēju skatīties konferences līgu, tāpēc vajadzēja pārslēgties kaut ko citu. Bet šī sezona futbola virslīgā, ja tev jāliek tās cerības un ekspektācijas, ko mēs sagaidām salīdzinot ar pēdējām sezonām, kas ir bijušas diezgan azartiskas vispār. Labāk nekā iepriekšējā, to es varu apgalvot un solīt. Un jautājums, ko mēs domājam pie labākās. Ja mēs tikai skatāmies uz titulu cīņu līdz pēdējā kārtai, mums ir veicies, mums 3 gadus pēc kārtas, tāda ir bijusi. Kaut kad jau jābūt arī čempionam skaidram 2-3 kārtas pirms sezonas beigām. Bet ja raugāmies uz citām intrigām, uz mačiem, kuri piesaistīs vēl lielāku uzmanību, jo tagad ar Kurzemes derbijas atkal atgriezies virslīgas apritē, plus tagad arī otrais ešelons ir blīvāks nekā tas bijis iepriekšējos gados. Un, ja iepriekšējos gados varēja paredzēt to komandu, kas paliks pēdējā vietā, tad tagad vispār nav variantu. Tagad mums ir sezona, kur uz pēdējo vietu pretendē 5 komandas. Jā, var teikt vispār, ka komandas pretendē uz pēdējo vietu, bet tieši prognozēs 5 komandas parādās tajā 10. vietā, kas, manuprāt, vispār nav nekad bijis virslīgas vēsturē, kad žurnālisti
Un tur katram ir arguments, kāpēc pēdējā vietā ir vai nu Jelgava vai Daugavpils Meta, arī Grobiņa jaunpienācēja vai pat Tukums. Ņemot vērā situāciju, kad saka, 5 komandas pretendē uz pēdējo vietu, nav sākušās kaut kādas runas, ka tuvāko gadu laikā jāskatās par komandu skaita palielināšanu vai kaut ko tam līdzīgu, varbūt futbola virslīgā, jo, es saku, manuprāt, tas kopējais līmenis katru gadu ceļās uz augšu. To mēs tikko pie 10 esam nostabilizējuši. Pagaidi, es gribu saprast, vai mums ir diskusija par to. Vasarā kāds bija iemetis baumas un pamats tām baumām loģisks, jo šobrīd mums ir burvīga Latvijas Futbola Federācija, kur valdē ir tieši pirmās līgas komandu pārstāvji daudzi. Un tad cilvēki sāk domāt, viņi jau varētu izbīdīt, lai viņu komandas spēlē virslīgā, dabū arī lielākas iespējas audzēkņi parādīties top skatuvē Latvijā, nevis tur kulties pirmajā līgā. Bet tā beigās palika tikai par sarunām, kuluāros, baumām un, cik saprotu, nopietnā līmenī netika apspriests. Un arī neredzu jēgu, jo šobrīd arī ekonomiskais pamats tām komandām, kuras ir otrajā sezonā, tāds pārsvarā balstoties uz UEFA naudām, dotācijām, solidaritāti maksājumiem. Un nav tā, ka tie klubi būtu pašpietiekami bez tā visa. Tāpēc tas viss ir plāna līnija. Un 12 komandas šobrīd es neredzu vispār nekādas iespējas pie mums. Un nevajag jau arī infrastruktūras nav jau tā, ka pietiekami jādala tagad gan Liepājas komandām, tagad infrastruktūru mājās, gan vēl Rīgas komandām vēl jāsaprot, kur jāspēlē. Šobrīd nē, šobrīd tāls ceļš līdz tā. Tev nav bail no Grobiņas, kad tu pasaki Liepājas komandām? Ka kāds tur uzmetīs lūpu, jo Grobiņa Liepāja, man liekas, ja ir tāds vietējais cilvēku derbijs, es teiktu tā, kas satiekās ikdienā, mēs, ka Liepāja un Grobiņa ir tas visvairāk, man liekas, kā jebkur citur. Jā, visāk jau nav bail no Liepājas, jo Liepājnieki Liepāja jau ir mazāk uzskata par Liepājas komandiem Grobiņu, kur ir daudz savēju audzēkņu. Liepājā, principā, tikai viens palicis no tiem futbolistiem, kuri ir auguši un spēlējuši Liepājā arī jaunībā. Tu Arkādī ieminējies par to gan pirmās līgas komandu finanšu rosību. Es tajā mirklī ātri sev galvā tā iedomājos. Pagaid, mums sanāk, ja pēc tās informācijas, kas ir izskanējusi, nav gan apstiprināta, bet mēs ar to ticam informācijai par klubu budžetiem, kas liecina, ka bagātākais klubs ir Riga FC nedaudz zem 20 miljoniem eiro budžets viņiem vienai sezonai, kamēr Grobiņai 60 reizes mazāks ir budžets. Bagātākais un nabagākais klubs virslīgā 60 reizes starpība. Tas ir daudz vai maz. Mūsdienās uz Eiropas futbola kartes tas tā citur arī tā ir, vai tik milzīga starpība, kā tev liekas, tomēr citur nav? 20 reizes varbūt izvilkt nevar, bet 10 reizes ir stabili. Arī, ja mēs skaitam Premjerlīgā, varbūt tur 5 reizes varētu būt. Itālijā 10 reizes. Spānijā 20 īstenībā var izvilkt ar Real Madridu un Barcelonas uzpūstajiem budžetiem, un arī, ja tos visus parāds, vēl skaita klāt, tur tiešām 20. Bet mums sanāk 60 gandrīz. Jā. Cik mums sanāk tātad vadošiem klubiem ir tas budžets? Jo tā pirmo un otro vietu jau ir diezgan liela starpība ir patiesībā. Jā, Māris Urbakovskis runā par 3 miljoniem aptuveni RFS klubam, bet tur arī, kā viņi to dara, viņi nodala droši vien arī infrastruktūras visas uzlabojumus, kas arī tiks veikti šajā gadā, plus vēl akadēmijas budžets, atbalsta komandu budžets, teiksim tā, jo ir gan sieviešu komandas, gan futzāla komandas, gan Riga, gan RFS klubiem. Arī tai pašai Metai, mēs varam tur vispār to budžetu uzpūst līdz tam, 1,5 miljonam, ja skaita klāt visus tur akadēmijas izdevumus un tā tālāk. Bet, ja skaita tikai virslīgas komandas, tas skaidrs, ka otrais piecinieks tur nav tā, ka futbolisti brauc pelnīt. Viņiem vai algu maksā tie klubi, kuriem viņiem pieder, kuri maksā aldziņu un sūta īrēs, vai tiešām tur tikai prēmijas un tāds neliels motivējošs atbalsts, varbūt kāds dzīvokli var iedot arī. Arkādī, par sportiskajām cerībām virslīgā. Kas tev pārsteigtu vairāk, ja vadošajām Rīgas komandām piezaktos un sezonas beigās mums būtu 3 titula pretendenti, vai pirmajā pieciniekā ielaustos kāda no tām 5 komandām, kuras varbūt, kā mēs te teicām, pretendē uz pēdējo vietu? Kas tev pārsteigtu vairāk, ja top 2 kāds pierautu klāt, vai no otrā piecinieka kāda komanda pierautu klāt pirmajam pieciniekam? Drīzāk pirmais, jo pēc pagājušā gada pieredzes arī tas trīnieks, jo atkal šķiet, ka būs 2-3-5 schēma vai 5-3-2, kur 2 Rīgas komandas, 3 komandas, kuras tiek uz Eirokausiem un 2 no tām droši vien, ka spēlēs.
Un tad ir tas apakšējais piecinieks, kur Tukums izskatās stabilāk un jaudīgāk sezonas pirmssākumā, proti vēl pirms pirmās spēles, jo Tukumnieku rindās ir tie paši līderi, kuri bija pagājuši sezonu, plus gan jaudīga uzbrukuma līnija ar Valeriju Lizanovu, kurš jau daudz ko sasitis virslīgā 3 gadu laikā. Un tādēļ šķiet, ka Tukums teorētiski varētu būt tajā komandu pulciņā, kas vēl pretendē uz 5, varbūt pat 4. vietu sezonas otrajā pusē, bet vai top 3 izveidosies sezonas gaitā. Šeit mazāk ticība, jo abām Rīgas komandām ir tā kārtīgi jānačakarējās sezonas gaitā, lai palaistu kādu tuvāk. Un kā tev liekas, kura no virslīgas komandām starpsezonā vislabāko darbiņu ir padarījusi? Ne obligāti, kur ir visspēcīgākais sastāvs, jo tur mums ir Rīga un RFS, bet... Progresiņš, teiksim, jā. Kam bija lielākais progress pēdējo mēnešu laikā? Kas tev ir varbūt tā patīkami pārsteidzis? Par Audas progresu vispār grūti vērtēt, jo to nevarēja redzēt savām acīm. Komanda strādāja, komanda neko sevišķi daudz neatspoguļoja. Bija arī nākuši visādi konflikti, bet kam varētu būt lielākais progress? Droši vien jātic arī manā prognozē, 3. vieta Valmierā ir. Tiešām jātic tam, ko ir padarījuši valmierieši. Nav tik kardināls pārmaiņas sastāvā, kādas bija ziemā. Lai gan arī, cik saprotu, Valmiera gan vēl pagājušajā sezonas vidū daudz pārbaudāmos skatījās, arī ziemas sākumā skatījās pārbaudāmos. Tur bija daudz gana labs spēlētāju konvērts, kurš brauc uzreiz projām. Un tad šādi atlasot futbolists, viņi to sastāvu, var teikt, ir izveidojuši daudz sakarīgāk, ja runājam par pozīcijām, par konkurences uz pozīcijām, nekā tas izskatījās, piemēram, pagājušās sezonas gaitā, pat Eirokausa sezonas sākumā, ja mēs arī nošķiram Latvijas futbola vasaru, kur ir Eirokausa, un arī pavasari, kad vēl, kā Jurģis Kalns mēdz izteikties, pirmās 2 spēles ir tās pašas treniņu spēles, nevis jau oficiālās. Par futbola intrigām vēl šajā sezonā Latvijas futbola virslīgā. Es te biju redzējis x.com, bija izlikt kaut kādi tie intrigas punkti, kas varētu būt interesanti šajā sezonā. Protams, viens ir tas, kuram būs tituls. Tad viens bija tas, vai Grobiņa atņems punktus un izcīnīs uzvaru pret Liepāju. Tas, laikam, arī viena no intrigām. Tāpat, man liekas, nav intriga. Jābūt, kaut kā jāticās, ka tas notiks. Drīzāk jāieskats atkal intriģis, vai Auda atņems punktus Rīgai FC un vai BFC Daugavpils atņems punktus RFS. Vai Auda nav tas, kas varētu arī tā komanda, kas kandidēs uz top 3-nieku patiesībā šajā sezonā? Šobrīd šķiet, ka Auda varētu būt vājāk nekā pagājušā sezona, jo diezgan daudz vadošo spēlētāju ir pametuši komandu, netik daudz jaunu seju klāt īstenībā. Nevar teikt, ka Auda ir sapirkusies leģionāriem. Ir 3 leģionāri atnākuši, vēl daži parādījās tikai pagājušās sezonas beigās, kuriem varētu būt lielāka loma šajā jau sezonā. Drīzāk Audai tiešām būs tā turbulence, plus vēl treneris, kurš tā vien izskatās, ka neapzinās, kur ir nokļuvis, vēl kaut kur lidinās Benfikas, Fenerbahče un Brazīlijas vadošo klubu mākoņos, kur viņš ir iepriekš strādājis. Pastāvēs laukuma malā pie -2 grādiem, kad jau ātri sapratīs, kur ir nonācis. Jau 8. marta vakarā viņam būs tāda iespēja pret RFS. Bet par Audu, ar budžetiem, es kaut kur arī biju skaties, ka tie budžeti viņam arī diezgan solīdi, ja mēs tā kopumā skatāmies to virslīgas kopējo fonu. Kas tad tur ir īsti noticis ar viņiem? Algas budžets, jā, tur ir investori, cik tie saistīti ar Rīga vai nav saistīti, joprojām cilvēki spekulē un zīlē, bet fakts ir tāds, ka Audas sastāvs paliek krietni vājāks pirms spēlēm pret Rīgai. Ir gan īrētie, lai gan uz papīra, laikam, to īrēto nav daudz, un šo zonu ir vēl mazāk. Bet tāpat kaut kādi spēlētāji tādā mistiskā kārtā pazūd, sajūtās slikti pirms mačiem pret Rīga FC, bet toties ir vienmēr vislabākajos spēlēm pret RFS un arī pārējām komandām, protams. Un vēl viena no tām intrigām, kas tur bija ierakstīta, kurš būs labākais vārdu guvējs šajā sezonā? Vai mēs varam atkal cerēt uz kādu latviešu futbolistu, vai arī mums piesaistās kādi citi, kas varētu būt labākie vārdu guvēji, labākais vārdu guvējs sezonā? Es ceru, ka nebūs latvietis. Es turu īkšķus, lai Jānis Ikaunieks un Marko Regža vasarā varbūt dodas uz spēcīgākām līgām. Sapratu ideju. Tad līdz tam brīdim viņi būs labākie vārdu guvēji, tad viņi pamaina pozīcijas, tā saprotu. Jā, teorētiski īstenībā pagājušajās sezonās ir bijis tā, ka pa čempionātu pirmo pusi var sasist gana daudz, lai vēl jau pēc virslīgas pamešanas pretendētu uz labākā vārdu guvēja statusu.
Tādas arī situācijas ir bijušas, bet vēl nekad nav bijis tā, ka futbolists, kurš pamet virslīgu, viņš arī kļūst par rezultīvāko, tāpat kāds beigās izraujās priekšā. Drīzāk kāds leģionārs, bet arī tāda acīm redzama kandidāta nav. Nosauc kādus dažus, kas varētu kandidēt, tā kopumā. Jā, runājam par RFS, tad Darko Lemaičs un Emersons diez vai sezonas gaitā komandu pametīs. Lemaičs ir rezultīvākais spēlētājs starpsezonā. Regulāri sit ar galvu, RFS sastāvā pārbaudas mačos. Rīgas sastāvā, ja runājam par leģionāriem, tad Taivo, uzbrucējs, kurš bija viens no rezultīvākajiem Slovākijas čempionātā vēl sezonu iepriekš, un tad pārgāja uz Riga FC. Taču tur pirmajā pusgadā mocījās, pat netika pieteikumā, tagad ir labāk. Tagad Taivo varētu pretendēt. Ja runājam par pārējām komandām, Valmjerā ir pārāk daudz uzbrucēju. Un tur grūti pateikt, kurš no viņiem varētu būt rezultīvākais. Ir gan Gaušs, gan Dojs, gan Bambulā jaunpienācējs. Arī Džibrils Gejs ir atgriezies jau 4 kandidāti, un droši vien, ka viņi dalīs tos gūtos vārdus, tāpēc no Valmieras laikam, ka nē. Ir augumā ražanais Prešils Liepājā, kurš izlaida iepriekšējo gadu krustnisko saišu plīsumu dēļ, bet Liepājā tādā sajūsmā bija par šo spēlētāju. Vismaz pagājušajā gadā stāstīja, kā viņš izskatījās nometnē, tāpēc varbūt uz šo futbolistu ir vērts uzlikt tādu neacīm redzamu likmi vai cerības, ka viņš kļūs par rezultatīvāko. Laudā ir nestabilais Ramīres, jo Ramīresam ar uzvedību un disciplīnu nav kārtībā, tāpēc viņš arī var kaut kur pazust pēkšņi, bet var arī sasist 3 vārdus vienā mačā. Es gribu pakāpties bišķiņu solīt atpakaļ. Tu ieminējies par Audu, ka Audas sastāvs tā vēsturīgi pirms mačiem pret Riga FC paliek vājāks. Kaut kāds vīrusiņš komandā parādās, spēlētāji nav gatavi mačiem. Tiem, kas varbūt nezinu un ikdienā nesako līdz Latvijas futbolam, pasaka, kāda ir tā, sauksim to par sazvērestības teoriju, kāpēc Auda pret Rīgu parasti ir novājinātā sastāvā. Vēl sazvērestības teorija rodas raugoties protokolos, jo pirmajās 6 spēlēs Riga neguva vārtus vēlāk par 60. minūti. Vienmēr 60. minūtē bija 0-0. Arī pagājušajā gadā bija spēle, kur Riga izrāva uzvaru 89. minūtē. Tur 12 spēles šādas ir bijušas. Un šķita, ka vai tiešām tā būs pirmā reize, kad Auda atņems punktus Riga FC, bet ne joprojām nav notikusi tāda spēle. Arī joprojām nevienā spēlē Auda nav guvusi vārtus pret Riga FC. Lai gan, cik ir sanācis runāt vai dzirdēt Audas spēlētājs, arī viņi publiski atzīst, ka viņiem ir vislielākā motivācija sezonas gaitā atņemt punktus Riga komandai, jo tā ir iespēja gan nokļūt Rigas sastāvā, teorētiski dabūt lielākas algas, gan arī parādīt, ka nav jau tā sazvērestības teorija patiesa. Bet pagaidām, 8 spēles, 8 zaudējumi, plus vēl kausā, vēl pieskaitam vēl vienu zaudējumu. Un Audai 2. kārtā pret Riga būs milzīga motivācija, bet jautājums arī, kuriem spēlētājiem būs iespēja šo motivāciju piepildīt laukumā un apspēlēt Riga, vai kuriem nebūs. Tad tu gribi teikt, ka nav pasaulē nekā drošākā Rīgas uzvar par Audu kopumā, ja? Bet, līdz 60. minūtē. Jā, bet tur būs ļoti jāstraucās par šo panākumu, īpaši atceroties pagājušo gadu, kur arī Audai bija 75. minūtē pie 0-0 super iespēja, kas netika izmantot. Tur neizskatās tiešām, vismaz, diez vai čaļi tur melos. Tas nevar būt kaut kāds teātris, kā tur daži pasniedz, bet pagaidām Riga ir uzvarējusi visās spēlēs, bet mana prognoze būtu, ka Auda šajā sezonā vismaz vienā spēlē pat izcīnīt uzvaru pret Riga. Bet par futbolu kopumā virslīgu, skatoties pēdējām sezonām, tagad ir uz iepriekšējā sezonu, mēs agrāk esam daudz runājuši par totalizatoriem, par netīriem rezultātiem un tā tālāk. Bet vismaz pēdējos gados mēs par to daudz vispār nediskutējam. Mums tādas aizdomīgās situācijas tieši nav. Virslīgai. Pirmā līga, tur cits līgas, tur mēs neaiztiekam. Tur dažreiz ieplūst kaut kādi. Tur ir pirmo līgas interesanti personāži. Jā, lai gan īstenībā pagājušais gads bija pirmais, kad es nebiju klātienē ne uz vienu maču pirmajā līgā. Komentējis arī kādu laiku. Neesmu jau pirmo līgu arī kaut kā Latvijas Futbola Federācija aizvācis no televīzijas. Nezinu, vai tas sakrita ar kaut kādām aizdomām vai nesakrita. Nezinu pat, vai šogad pirmo līgu rādīs. Gan jau kādi paši klubi varētu producēt savus tiešraidus, savu spēļu tiešraidus, bet kāds būs vispār šobrīd nulle informācijas. Bet virslīgi tavā skatījumā diezgan tīri, ja mēs tā skatāmies pēdējā sezonā. Izņemot to interesanto komandu 2021. gadā, tad pēdējo, es teikšu, 7 gadu laikā tīži aizdoma nav bijis par kaut kādām spēlēm, par
rezultātiem, manipulācijām. Arī tādu personāžu nav bijis, kuri uzreiz raisa aizdomas, ka viņi varētu tā izbraukt uz Latviju citādāku mērķu dēļ. Tu varbūt zini kaut kādas ekstra lietas, ko dara virslīgas vadība, Latvijas Futbola Federācija, lai to izskatās. Varbūt zini kaut kāds instruments, ko un kā viņi tur meklē, izmeklē un pieskat. Ir jau tie sporta radari un tā tālāk, kas jau arī seko līdzi likmju izmaiņām, koeficientu izmaiņām un tā tālāk. Ir arī Integrity nodaļa, kas nodarbojas ar to arī. Pagājuši gadu bija iespēja būt LFF telpās un redzēt, kā nāk uz nopratināšanu Dinamo spēlētāji pēc tās jaudīgās spēles pret Tukuma dublieriem 3-0, 3-4 un arī komandas noņemšanas no trases. Tur ir cilvēki, kuri ar to nodarbojas, kuri arī to, ja studē, tad tiešām seko līdzi Integrity lietām. Tas kopējs vārds, kur ir arī ne tikai sarunātās spēles, bet arī spēles gars kā tāds un godīgas spēles principi visur paslēpušies. Ārkārtīgi, Klausies, ja es tev lūgtu salīdzināt Baltijas valstu futbola čempionātus, tu tā īsi divos vārdos, kā Latvijas virslīga izskatās pret Lietuvas un Igaunijas čempionātiem? Tas kopējais līmenis pie mums ir visaugstākais? Mēs esam bagātnieki, jā, tie arī Igauni neslēpj un saka, ka mēs esam oligarhi. Viņi tur ar savējiem spēlē tikai uz tur mazo sponsoru naudiņām un federāciju naudiņām, jo Igaunijā nav investoru nevienam klubam no ārzemēm atšķirībā, kā ir Kāpēc Latvijā. Pieļauju, ka viņi arī nav tīži pretīm nākoši, plus arī pieļauju investoriem nav tāda baigā vide, jo viņi redz, kā Igaunija spēlē Eirokausos, izņemot to vienu sezonu, kur Flora, pateicoties veiksmīgām izlozēm, aizcīnījās līdz konferences līgas grupai. Bet, ja paraugās uz to, kā Levādija spēlē, kā citas komandas, tur tikai zaudējumi. Un pieļauju, investoriem nav interesanti strādāt vidē, kur diez vai var arī caur Eirokausiem kaut ko dabūt un parādīt savus spēlētājus Lietuvā. Tur investori ir, vietēji investori, Lietuva kopumā ekonomika ir sakārtotāka un bagātāka arī tur. Jā, tur izsēst naudu par stadionu būvniecību, nospēlēt. 27 miljoni, kurš 27 miljonus nav pazaudējis. Tas arī varētu traucēt droši vien iesaistīties futbolā tā pa īstam vēlreiz kādam. Jā, bet cilvēki iesaistās, arī leģionāri brauc, bet tāpat kopējais līmenis tur šķietami zemāks nekā mums, bet ne tik trāki īstenībā. Tomēr Viļņas Žalgiris jau ir pārbaudījis Burens, arī Kauņas Žalgiris ar basketbolu naudu grib apgriezt to piramīdu otrādāk, lai Kauņas Žalgira futbola klubs ir galvenais klubs, basketbola klubs ir blakus, vienlīdzīgs, un plus vēl arī pašvaldības Lietuvā daudz dotē klubus atšķirībā no Latvijas, kur no pašvaldībām ir jārauj tur tā nauda ar lūkšanām un tā tālāk, kā to arī kaut vai Grobiņa darīja šoziem, tur prasot no Novada un no Liepājas to finansējumu, lai iziet akreditāciju virslīgā, un tā arī stāsti ir bijuši Lietuvā, ar to problēmu nav. Arī Panevežai, cik no Pauļa Jakeļa saprotu, ka ļoti dāsni pašvaldība apmaksā šo klubu, kas ir izcīnījis uzvaru čempionātā pagājušā sezonu. Bet tomēr, jā, tas leģionāru līmenis šķietami zemāks, plus vēl arī lietuvieši naskāk dodas uz ārzemēm, ja runājam tieši par vadošiem spēlētājiem, nekā to dara latvieši šobrīd. Tad skatoties uz to, ka mēs esam oligarhi vietējā dīķītī, tāpēc mēs gribam Baltijas futbola līgu uztaisīt, lai mēs varētu viņus sasist arī tur. Ir tagad tās idejas, kas saprot arī pēdējā presa konferencē, arī par to bija runāts, jā? Jā, Maksims Krivņets, viņš uzstāsta šai idejai. Kāds domā, ka viņš grib kļūt par LFF prezidentu, lai vēl vairāk un vēl aktīvāk bīdītu Baltijas līgu, lai gan Maksims to, protams, ir noliedzis. Es arī pieļauju, ka tur mazāk saistība ar to. Drīzāk Maksims vēlas pārmaiņas, kā mēs visi vēlamies Latvijas futbolā, saimniecībā. Bet, ja runājam par Baltijas līgu, jā, šobrīd Lietuva un Igaunija nav sevišķi pretīm nākošas, un tur es pieļauju, ka vēl ilgs process, bet šo procesu var strauji pātrināt Superlīgas rašanās. Ja radīsies Superlīga, tad mainīsies visa klubu sistēma, Eiropas futbolā mainīsies ekonomika un tā tālāk, un būs jāpelna. Nebūs vairs jāpaļaujās uz UEFA naudām, jo tās paliks mazākas, un tad būs jācīnās, jāmeklē veids, kā nopelnīt, un Baltijas līgas rašanās, es pieļauju, ir iespējama galvenokārt pateicoties Superlīgai. Tu tici Superlīgas idejai joprojām, ka tas varētu notikt? Es esmu kaut kā pieņēmis, kā agrī vai vēlu, kas tam līdzīgs varētu notikt. Kad tie ir jau jautājumi nianses, bet tie cilvēki nav norimušies, kuri tic Superlīgas idejai tur, Spānijā un Itālijā, viens vēl kaut kur blandās.
Ja iedomāsimies, ka tuvāko 5 gadu laikā Superlīga piedzimst un tas projekts aiziet. Un, ja tu paredz, ka tad uzreiz mazinās UEFA ietekmi, uzreiz mazinās UEFA dotācijas, jo vienkārši tas kopējais naudas katls UEFA paliks stipri mazāks, tas nebūtu baigais trieciens arī mūsu klubiem. Nav tā, ka mūsu klubiem jāsaka uz to pirkstu un jācer, ka tā sistēma paliek tāda, kāda viņa ir tagad? Rigai īsti neliekam pārējie diskutēs. Principā tiem 5 bagātākajiem klubiem daļai nē, bet tur tad vajadzēs rosīties, vajadzēs meklēt veidus, kur to naudu dabūt. No kurienes to naudu var izzīlēt, atrast. Iespējams, citu sporta veidu pārstāvi ļoti cer, ka UEFA turpinās dotēt šos klubus, spēcīgākos ar Eirokausiem vispārējo, jo tad citādāk basketbolam vēl pārējiem klubiem nāksies vairāk par sponsoru naudiņām pacīnīt. Jā, bet es domāju, ka Madrids, Real un Barcelona būs iekšā Superlīgā, un gan jau nauda atradīsies arī basketbola mārketinga projektiem viņiem. Jā, šādā ziņā tur Eiropā citādāk sistēma, jā, tā pašām basketbola komandām. Klausies, Arkādij, labi, skaidrs ir tas, ka Riga FC ir bagātākais sporta klubs vispār Baltijā. Bet, ja man tā liekas, ja mēs teiktu, kurš ir sporta klubs numur 1 Baltijā, man gribētos teikt Kaunis Žalgiris basketbolā. Tā, ņemot vērā, kur viņi spēlē, kāda ir skatītāju interese un tā tālāk. Kas ir jāizdara Riga FC, lai Riga FC būtu ne tikai bagātākais, bet arī tā, teiksim, populārākais sporta klubs visā Baltijā? Un arī, kas viņam jāizdara, lai iegūtu 3 zvaigžņu balvu sportā? Atpazīstamākais klubs tur jau jāsāk pretendēt, jo pa brīdim jau Fabrizio Romano ietvīto par vai no Riga interesi pret kādiem lieliem spēlētājiem vai potenciāli nākamajām zvaigznēm Eiropas futbolā vai pat dažreiz transferus apstiprina, proti Riga brands, Riga atpazīstamība, līdz ar to, ka tā ir komanda, kas piedalās Eirokausos, tā ir komanda, kas piesaista arī izlašniekus, Kostarika, Peru. Šo valstu izlašu spēlētāji spēlē Riga FC, un tas jau uzreiz piesaista uzmanību tur. Un tur tā atpazīstamība aug, diez vai par Viļņas Žalgiri, ne, bet par Kaunis Žalgiri interesējās kaut kur Peru. Viņš pat nezināja, kā sauc to Kaunis Žalgiri. Kurš viņu zina vispār vairs? Jā, tieši tā. Tāpēc tur kaut kā grūti izmērīt, kurš no šiem 2 jaudīgajiem Baltijas klubiem ir atpazīstamāks tieši šodien, tieši šobrīd. Bet, protams, Eirokaus panākumi ir vienīgais veids, kā var izsisties un kā var kļūt vēl populārākai komandai starptautiskajā skatuvē. Latvijas skatuvē noteikti arī, jo Riga arī ar katru sezonu viņi ceļ kaut drusciņu, bet ceļ savu apmeklētību. Vietējā čempionāta spēlēs Eirokausos tagad ar katru vasaru aizvien grūtāk un grūtāk jau ir ar brīvu vietu atrašanu, jo Riga gan piesaistā akadēmijas uz agrajām stadijām, uz vēlajām stadijām, piemēram, mačā pret Tventu tur bija izpārdots un ļoti labi arī nopelnīja no Matchday Riga futbola kluba un pat nedaudz žēl, ka šis klubs netiek vēl tālāk Eirokausos, jo tas vēl lielāku atmosfēru padarītu tieši tur, jo tomēr tā maģija, Eirokaus nakts maģija vairāk pat ir bijusi Riga mačos, nevis RFS, kas tomēr nespēlē savā stadionā, kas spēlēs Konto stadionā, un arī tā auditorija un pierašana pie tā, ka RFS spēlēs Konto, nav tik cieša, nav tik liela kā Riga kontekstā, un arī Rīgā izskatās, ka Riga varētu būt mīlētāka komanda, tā tīri pēc personīgajām sajūtām, arī pēc tā, cik nāca daudz cilvēku uz čempionātu spēlēm nekā RFS, lai gan, protams, RFS ir gana daudz argumentu, lai šo komandu un šo organizāciju mīlētu. Jā, es tieši iedomājos, ja RFS izdodās nokļūt kaut vai izšķirošajā kārtā par iekļūšanu grupu turnīrā, es domāju, tas Konto stadions tāpat būs izpārdots. Pret Linfield nebija. Pirms 2 gadiem. Nebija. Nē, taisnība. Bet es domāju, ceru, ka šogad būs. Jā, tur arī varbūt bija Covid sekas 2024. gadā. Es pieļauju, ka vasara būs gana karsta uz Eirokaus mačiem, īpaši ar Riga un RFS dalību, jo tieši šīm komandām ir iespēja tikt gana augstu, plus vēl tur jāskatās, kā koeficienti sakārtojas. Iespējams, Riga sākas Eiropas līgā, nevis konferences līgā kvalifikācijā. Tas arī viena ekstra dzīvība, potenciāli jaudīgāki pretinieki un arī potenciāli tikšana augstāk tajā hierarhijā nekā tas ir tagad, ja Riga sāktu konferences līgā ar 2. kārtu. Būs vēl RFS arī tas ceļš, kas varbūt vieglāks, ja Čempionu līgā viņi būs izsētē, uz ko pagaidām arī tiecas un jāsako tikai citu valstu čempionātiem. Eirokas jūlijā tagad mums sanāk tuvāk, kas būs. Jā, jūlijā viss sākas, tur tad arī, principā, jūlija vidū vairāk.
Klausies, Arkādij, pēdējās dienās Latvijas sporta futbola medijos ir parādījusies ziņa, ka Emersons izsakās, viens no virslīgas spilgtākajiem spēlētājiem, diezgan silti par ideju iegūt Latvijas pilsonību un pārstāvēt Latvijas futbola izlasi. Tas ir tā no konteksta izrauts, un viņš to pieklājības pēc saka, vai tas ir patiešām kaut kas, kas varētu piepildīties? Īstenībā jau par to runāja pagājušajā gadā, kad bildināja savu draudzeni Emersons. Draudzene Latviete, un Latviju pamest Brazīlietis izskatās, ka vairs sevišķi negrasās. Viņš ir iesakņojies Latvijā tā pa īstam. Jā, viņš ir iedzīvojis, atceros, viņš atbrauca, viņš runāja tikai portugāļu valodā. Ne ar vienu nekomunicēja, vismaz viņš ir angļu valodu apgūvis. Neviens ar viņu nekomunicēja, jo viņš runā tikai portugāļu valodā. Ar viņu centās komunicēt daži ārzemnieki, bet principā, intervijas paņemt nevarēja. Tagad arī... Viņš latviski varbūt kaut ko arī runā? Latviski īsti nē. Nē, es pamēģināju savu viņu parunāt latviski. Pamēģinu. Nē, es pieļauju, ka bāzes vārds viņš varētu saprast, jā, tikai spekulējot. Bet Latvijas tāda karstasinīgākā futbola līdzjutēja vidi, kā domā, būtu atvērta šai idejai? Tas būtu precedents, tas būtu pārbaudījums. Man tieši gribētos, lai mūsu līdzjutēji to ieraudzītu un piedzīvotu. Jo tā ir normāla praksa, ja spēlētājs dzīvo, ir iedzīvojies, ir iesakņojies, un viņš sāk spēlēt izlasē. Jo futbolā jau nav kā basketbolā, kur tu vari dabūt, kuru spēlētāju gribi, un pēc pusgada viņš spēlē tavā valstvienībā. Futbolā tomēr 5 gadus pēc kārtas. Tev viņam ir jāsamaksā. 5 gadus pēc kārtas jānospēlē futbolā vienā valstī, lai tu varētu pārstāvēt šīs valsts izlasi, ja tev nav nekādu saikņu radiem ar šo valsti. Jo mēs, piemēram, futbolā sievietēm naturalizējam Amerikas spēlētājus, jo viņām tur ir vecmama no Latvijas. Tā var darīt, bet Emersonam radinieku nav. Lai gan savulaik bija populārs joks, ka Māris Verpholskis ar izlasi atbrauca uz Brazīliju uz pārbaudas maču, un pēc pusgada piedzima Emersons. Tur bija tā apretinājuši cilvēki, ka tieši tur Sagadīšanās. Ko, Arkādij, tu jau ieminējies par to cīņu par pēdējo vietu virslīgā. Mēs tev tagad stādīsim priekšā, ko Olibet Bookmakeri domā par šo virslīgas sezonu. Viņiem ir arī idejas par pēdējo vietu, bet sāksim mēs ar čempioniem. Un par favorītiem Olibet Bookmakeri uzskata RFS komandu. RFS komandai 54% iespējamība uzvarēt virslīgā. Tiek atvēlēta šo sezonu Riga FC komandai 51%. Tie ir abi absolūti favorīti. Tālāk sako Auda 6%, Valmiera 5%, Liepāja 4%. Nav tā kā virs 100, ne, kopā tā summa. Jā, bookmakeriem kaut kā ir jāpelna naudu. Biznes. Tas ir biznes Arkādij. Viņi parasti mīnusā nepaliek. Man personīgi bija pārsteigums, ka RFS ir favorīti. Es saprotu, ka čempioni, bet man tomēr liekas, ka Riga FC ir jaudīga. Interesanti, kur tas arguments RFS-am? Arkādij, kāpēc RFS ir favorīts? Jā, īpaši pēc Superkausa vēl šitādi, jo Riga taču uzvarēja Superkausa pēcspēles sitienu sērijā. Kādi varētu būt argumenti tieši par labu RFS? Noturīgs sastāvs, stabila vide, laba, droša darba vide bez stresa, bez pārsteigumiem. Jo Rīgas vadība ir tāda diezgan impulsīva. Viņi arī neslēp, jo tur ir gan augstākā vadība, gan arī tie direktori, par kuriem, katru gadu uzzina kaut kādu jaunu stāstu, kā viņi mēģina presēt tos spēlētājus, sodīt un, arī treneri ietekmēt. Pastāst, ko tu drīkst no tā visu pastāstīt? Labākais jau skaistākais, ka viņi paši to atzīst. Romāns Laiks teica, ka treneris nav pārāk stingrs, bet mēs šo jautājumu sakārtosim. Proti, mēs būsim stingrākie kluba direktori, vadība un uz vietas tos spēlētājus uzrādīs, īpaši tagad, kad tur vairāk argentīniešu, latviņamerikāņu, kļuvis, un tas vispār klubs ir tāds Dienvidamerikas bez mazai šobrīd ar šādu noskaņojumu. Es nezinu, tas man, protams, ir absolūti no malas skatoties, bet man dažreiz ir radies iespējas, ka Riga FC, vadības līmeņi un vispār tā aura komanda ir tāda, ja jūs neizdarīsiet to un to, jūs tiksiet sodīti. Kamēr RFS ir, ja jūs izdarīsiet to un to, jūs tiksiet apbalvoti. Tad liekas, ka tas... Labais un sliktais policists. Labais un sliktais policists, bez mazā, jā, tā patiešām liekas. Bet par cīņu par pēdējo vietu Arkādij. Olibet Bookmakeri arī ir izteikuši savas prognozes, kurai komandai ir vislielākā iespēja noslēgt virslīgu 10. vietā. Un Olibet Bookmakeri
diezgan izteikts liecās domāt, ka tā ir Grobiņa. Grobiņai iespēja finišēt noslēdzošajā 10. vietā tiek vērtēta ar 66% iespējamību, Daugavpilī 26%, Meta, Jelgava un Tukums 13% visām šīm 3 komandām. Tā kā Grobiņa netiek tā nedaudz par skarbu novērtēta. Lai gan es arī prognozēs ieliku Grobiņu 10. vietā, bet īstenībā ir daudz, kuri tic šai komandai. Arī pat 6. vietā figurē Grobiņa žurnālistu prognozēs, un tur ir arī savs pamats. Pirmais pamats, ka Grobiņa spēlē tālu, spēlē Liepājā. Tām pašām otrā ešalona komandām ir jābrauc ciemos, ir jāmēro tāls ceļš. Daugavpilī, piemēram, arī Metai no Rīgas būs jāpabraukā uz Liepāju 2 reizes biežāk nekā ir bijis iepriekš. Un tas ir arguments, ka mājās vēl jau vairāk izskatās, ka baigais hypes ir ap komandu pilsētā. Pirmā spēle noteikti būs tur pilns tribīnas, cilvēki stāvēs apkārt gar žogu, tur pie jūras stadiona ar mākslīgā seguma laukumu. Plus arī tur mērču tirgo diezgan jaudīgi. Tas viss izskatās no malas, ka ir izveidojusies arī kaut kāda komūna pirms tam, kad komanda startēja pirmajā līgā tieši par atmosfēru, par vaibu, par noskaņojumu. Grobiņas spēlēs vispār nav nekādu jautājumu par sastāvu. Daudz īras pēdējā brīdī, daudz jautājumu, kurš tur varēs spēlēt pret Liepāju, piemēram, kurš nevarēs, jo tur arī no Liepājas komandas ir īrēties spēlētāji. Vēl pagājušā sezona bija pirmajā līgā. Un jāsaprot arī, cik tā organizācija būs profesionāla, jo ir spēlētāji, kuri iepriekš ir daudz gadus spēlējuši pirmajā līgā, lai gan viņi, piemēram, ir iepriekš arī bijuši Latvijas čempioni Liepājas sastāvā virslīgā. Un vai viņi atgriezīsies atpakaļ šajā virslīgas ritmā, īpaši vēl pavasarī, kad būs jāspēlē 7 spēles mēnesī, cik viņi izturēs šo nogriezni, par to manas bāžas, un tāpēc arī es ieliku Grobiņu 10. vietā, jo man šķiet, ka tieši pavasarī varētu rasties grūtības jaunpienācējiem arī ar kaut kādām tehniskajām, organizatoriskajām lietām, kā izdzīvot šo nogriezni, bet arguments jau pretējā pusē ir Viktors Dobricovs, treneris, kurš tomēr virslīgas katliņā ir vārījies jau vairākus garus desmitus un zina, kā tā lieta darās, kā varbūt kaut kādā grūtajā brīdī, ko pateikt, ko izdarīt, kā pamainīt to noskaņojumu komandā. Tā būs ļoti liela intriga vērot katru maču. Sezonas sākumā ir sevišķi Grobiņai, kā viņi izskatīsies pret top komandām, kā viņi izskatīsies pret otro ešalonu, cik viņi atklāt futbolu spēlēs. Katru spēli jau gaidu 10. martu, Grobiņa pret Rīga, gan atmosfēra, gan arī pats mačs, kas tur notiks. Tas ir tāds saldais ēdiens pirmajā kārtā. Pat neraugoties uz to, ka tiek Sauda un RFS, bet, principā, saldais ēdiens ir Grobiņa pret Rīga. Un tad vienīgā drošā lieta mūsdienu sportā Meta piedalās pārspēlēs, ja? Jā, lai gan pagājušā sezona Meta atradās 4., 5. vietā vēl maijā. Mēs te, kamēr notika hokeja hypes, Meta grāva Supernova 4-1. Mums likās, ka tagad Meta par Eirokausiem cīnīsies. Mēs prasījām presu konferencēs arī treneriem, arī Girtam Miklsonam, ko jau jāsāk domāt par cīņu par četrnieku, par Eiropu. Un tad pēkšņi Meta sabruka sezonas otrajā pusē un to 9. vietu arī dabūja. Tāpēc kāds teiks droša lieta, bet šo sezonu iespējams arī 10. vieta varētu draudēt metiešiem, jo Lukas Vāpne, Artjoms Puzarevskis pēdējo gadu līderi ir devušies projām, lai gan abi uz īres tiesībām, viens uz Ziemeļmaķedoniju, otrs uz Valmieru. Taču tāpat tas sastāvs ar leģionāriem, kuri palikuši kopš iepriekšējās sezonas, ir argumenti, lai Meta atkal būtu ar tādu pat jaudīgu startu, kāds ir bijis pagājušā sezona. Un vēl viena lieta, kur mēs ar Tomu apskatījāmies kolī, bet bukmekeri domā ir virslīgas atklāšanas mača rezultāts. Auda pret RFS. RFS ļoti liels favorīts šajā spēlē, 70% iespējamība viņiem uzvarēt, nešķirs 22% un Audai 13% sezonas atklāšanas mačā. Kas saka, tu nes par RFS, jā, tur viss diezgan pārliecinoši. Tā izskatās. Pēdējās 2 spēles bija diezgan pārliecinoši, pat pēdējās 3, jāsaka, RFS pret Audu, bet pirms tam vienmēr tā bija sīva cīņa, vienmēr bija aizsardzība vispirms Audai, ļoti maz vārtu, bet tā tendencija pamainījās pagājušās sezonas gaitā. RFS sasita 8 vārtus iepriekšējās 2 spēlēs pret Audu. Arkādī, vēl viens jautājums, ko es tev ļoti gribēju pajautāt. Sanāca kaut kā atstāt uz raidījumu noslēgumu, bet varbūt bijis labāk prasīt kaut kad pa vidu. Pirmais treneris, kurš zaudē darbu. Kuru atlaiž pirmo? Uz šobrīd populāri teikt, ka tas būs Filipe Almeida, Audas komandas galvenais treneris. Bet tur arī jāskatās, ja mēs raugāmies uz komandām, tad ir
daudzas organizācijas, kuras tomēr uzticās treneriem, un diez vai Grobiņā būs kāds pārmaiņas, diez vai Tukumā mēs varētu sagaidīt kādas pārmaiņas. Tad pēc Audas vai kopā ar Audu varētu saukt varbūt Daugavpili, jo ir arī Jurijs Sokolovs, kurš mācās prokursos, teorētiski viņš varētu kaut kādā brīdī kļūt par galveno, varbūt jau šīs sezonas gaitā šāda neacīm redzama un varbūt negluži zaudēt darbu, bet vienkārši nedaudz pamainīt to organizāciju, kā BFC Daugavpils var izdarīt. Vēl ir figurē tāds negaidīts variants, kā Meta. Andris Rihards pats bija teicis, ka viņš ziemā ir meklējis treneri savā vietā Metas komandā. Meklējis, bija varianti, bija piedāvājumi, bija sarunas. Tur vienu treneru sieva nepalaida. Negribēja, lai ar Metu strādā un dzīvo Rīgā augstajā. Un varbūt sezonas gaitā atradīs Andris Rihards tomēr kādu ārzemju treneri pamatā jau stāsta par ārzemnieku, kurš būtu gatavs mesties izaicinājumā, strādāt ar zaļi baltajiem. Šādā veidā Andris Rihards savu darbu zaudētu. Nu, tad viņš neatlaistu sev, viņš tā kā atkāptos. To es neskaitīšu. Nu, teorētiski viņš arī kā sporta direktors Metā, viņš varētu atlaist. Tad es atlaistu. Finansiāli pašam droši vien izdevīgāk būtu sevi atlaist. Tad skaitās. Ja viņš dabū kompensāciju, skaitās. Nav kompensācija, neskaitās. Viss vienkārši. Nu, ko, Arkādija, milzīgs paldies tev, ka šajā dienā atrad laiku arī atnākt ciemos pie mums un nedaudz aprunāties par Latvijas futbola virslīgu. Sakojam līdzi virslīgai. Futbols ir sācies Latvijā. Futbols jau visu laiku ir Latvijā, bet tagad viņš tur... Saka, Arkādijs man tā ir iehaipoja, zini, tā kā pirmspēles ģērbtuvs runa, tur grobiņa, to grobiņa, šito. Tu jau meklē grobiņu šalu, vai ne? Tur var iegādāties, tur arī labs merč, arī skaistas formas, neradzuri, interkrāsās, plus arī grobiņa on fire. Arī viņu merč, kas jau... Tas gan labi. Par to iehaipoja pagājuši gadu, aizpagājuši gadu. Futbols. Mīlam futbolu, kā saka Marks Bogdanovs, mūsu kolēģis komentētājs. Tā kā mīlam futbolu. Futbola virslīga. Tiekamies. Tiekamies nākamajā. Čau. Flex test, es to noliku bez kļūdām. Čeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavam katlam lieku vāk. Širie čeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test, jā.